Tā. Labdien, konferences dalībnieki. Paldies par šo iespēju uzstāties tik plašā, daudzpusīgu tēmu plašā konferencē. Mans referāts būs par tiem ne tiem labākajiem laikiem Jūrmalas vēsturē, par cilvēka šīm zemiskajām dziņām un zemisko dabu, jeb tas, kas šobrīd valsts pētījuma programmā tiek realizēts, tas smalkais nosaukums, ja par sabiedrības morfoģenēzi 20. gadsimta notikumos, ja par cilvēku izvēlēm, rīcības motīviem un to rezultātiem. Un tad arī, protams, ka par Jūrmalu, kā tad tas viss šeit norisinājās. Un sākšu ar to, ka Padomju Savienības okupētajā Latvijā brīvvalsts laika kārtība bija sagrauta, tomēr ikdienas dzīve ritēja savu gaitu līdz 1941. gada 14. jūnijam. Šajā dienā notikusi Padomju okupācijas varas veiktā 15,000 Latvijas iedzīvotāju deportācija bija traumatiska visai sabiedrībai. Un savukārt, kad 1941. gada 22. jūnijā sākās Vācijas un PSRS karš, kas tiešā veidā skāra Latvijas teritoriju, tas radīja jaunu un tikpat traumatisku situāciju. Un apmēram nedēļas vai pusotras laikā Latvijā bija notikuši 2 20. gadsimta vēstures būtiski notikumi, kas ietekmēja desmitiem tūkstošu cilvēku likteņus. Un šajā laikā uzplaiksnīja teju vai viss cilvēka psiholoģisko emociju spektrs, sākot no bailēm un neziņas par turpmāko, līdz pat naidam, nežēlīgai atriebībai un vardarbībai. Tātad 1941. gada 14. jūnijas. Padomju okupācijas varas iestādes uz attālajiem Padomju Savienības šiem austrumiem no Jūrmalas izsūtīja 66 cilvēkus, tā skaitā 12 ģimenes ar bērniem, un vēl 8 cilvēki, un tā skaitā viena ģimene ar bērniem, tika izsūtīta no Slokas, kas mūsdienās ir Jūrmalas pilsētas daļa, bet tolaik tā bija atsevišķa pilsēta. Notikusi deportācija bija okupācijas varas plānots un organizēts noziegums, kura veikšanā nevarēja iztikt bez vietējiem kolaborantiem, kas veidoja izsūtāmos sarakstus un piedalījās tā sauktajās operatīvajās grupās, kas vienkopus savāca izsūtāmos un nogādāja tos dzelzceļa stacijās, no kurienes sākās šo cilvēku traģiskais ceļš uz austrumiem. Padomju vara īstenoja to, ko tā dēvēja par mantīgo šķiru un tās aizstāvju neutralizēšanu jeb iznīcināšanu. Savukārt vietējie kolaboracionisti, daudz no kuriem piederēja pie netām turīgākajām aprindām, savu neapmierinātību par līdzinējās dzīves grūtībām, komunistiskās ideoloģijas iedvesmoti, vērsa pret šiem cilvēkiem, kas viņu acīs bija naidīgi eksploatātori, darba tautas kalpinātāji un vecās kārtības aizstāvji. Situācija radikāli mainījās, kad sākās Vācijas un PSRS karš. Kara sākumā Jūrmala nokļuva savdabīgā situācijā. Cauri pilsētai gāja evakuācijas ceļš no Ziemeļkurzemes, un no militārā viedokļa Jūrmala bija piekrastes zona. 1941. gada 30. jūnija priekšpusdienā, pusdienlaikā un pēcpusdienā pa Jūrmalas šoseju notika padomju karaspēka vienība atkāpšanās no Ziemeļkurzemes, Talsiem un Tukuma. Taču bojātais dzelzceļa tilts pāri Lielupei lika sarkanarmiešiem pagriezties Jelgavas virzienā, un tādējādi Jūrmala tika apieta. Šajā karaspēka virzīšanās laikā daudzviet Latvijā darbību uzsāka dažādi lielumu bruņotas vietējo iedzīvotāju partizānu grupas, kas pašiniciatīvā radās un veica savu darbību laikā līdz vācu karaspēka ienākšanai un kas pretdarbībai padomju okupantiem slepeni bija sākuši gatavoties jau kopš 14. jūnija. Arī Jūrmalas apiešanas laikā, piemēram, pie Kalnciema sarkanarmiešiem, kas bija pārcēlušies pāri Lielupei, uzbruka Babītes pagasta nacionālo partizānu grupa. Nākamais datums notikuma ritējumā saistībā ar Jūrmalu ir 1. jūlijs, kad Rīgā bija sākusies Daugavas forsēšanas operācija, un tad neliela Vērmakta vienība agri no rīta izbrauca no Rīgas, pārcēlās pāri Lielupei un līdz 12. dienā faktiski bez pretestības ieņēma lielāko daļu Jūrmalas.
Savukārt Slokā jau 30. jūnijā varu bija pārņēmusi bijušā Latvijas armijas pulkveža leitenanta Andreja Liepiņa izveidota bruņota vietējo partizānu grupa. Nu, un tālāk par šiem te turpmākajiem notikumiem, kas ir saistīti ar šīm te lielajiem holokausta notikumiem, tātad 1941. gada jūlijā. Pēc 1. jūlija turpmākajās dienās Jūrmalas pilsēta kopā ar Rīgas apriņķa rietumu daļas pagastiem kļuva par Rīgas rietumu daļas vācu militārā komendanta pulkveža Gurana pārziņā esošu teritoriju. Bet Rīgas jūras līča piekraste no Ziemeļkurzemes līdz Jūrmalai vācu karaspēka virspavēlniecība ilgu laiku šo teritoriju uzskatīja par frontes līniju, jo Sāremās salas dienvidrietumos bija nostiprinājies padomju armijas garnizons, kas apdraudēja krasta līniju apmēram līdz Jūrmalai. Un tāpēc šajā piekrastes zonā un iespējams arī Slokā un Jūrmalā militārās drošības apsvērumu dēļ jūlija pirmajā pusē, varbūt pat vēl ilgāk, primāri bija militārie uzdevumi, kas bija pretrunā ar tā saukto karaspēka aizmugures vienību un īpašu uzdevumu vienību, jeb Einsatzgruppen uzdevumiem, kam bija policiski uzdevumi, policejiski uzdevumi, tā skaitā vēršanās pret ebrejiem. Neraugoties uz to, ka bija šāda pretruna, 1941. gada jūlijā Jūrmalā notika vēršanās pret šeit dzīvojošajiem ebrejiem. Un, lai zinātu, pret ko tad bija šī vēršanās, tad neliela arī statistikas dati, ka pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Jūrmalā pārsvarā dubultos un bulduros, bet nelielā skaitā arī ķemeros un kauguros dzīvoja 180 ebreji. Slokā, atšķirīgu vēstures apstākļu dēļ, 365 ebreji. Atbilstoši nacistu okupācijas politikai 1941. gada jūlijā šie cilvēki piedzīvoja holokaustu. Arhīva dokumenti, jeb saraksts, liecina, ka holokausta laikā tika nogalināti 79 Jūrmalas un 365 Slokas ebreji. Šos skaitļus iespējams var apšaubīt, kā nedaudz par lieliem, bet par to bišķiņ vēlāk. Kā tas notika un kas par to ir zināms un arī nezināms. Nu, un cerams, ka uz tiem dokumentu faktiem, uz ko esmu balstījis savu stāstu, esmu pareizi interpretējis šos notikumus. Par holokaustu Jūrmalā stāsta Latvijas arhīvos pieejamie dokumenti, un tie ir Valsts ārkārtējās komisijas materiāli un Latvijas PSR, Valsts drošības komitejas arhīvā pagaidām apzinātā vienas personas, Anša Kārļa Ķīseļa, krimināllieta. Un šie vēstures avoti ir faktiski vienīgie, no kuriem var kaut ko uzzināt, taču tie ir fragmentāri. Anša Kārļa Ķīseļa krimināllietā, piemēram, ebreju arestēšana dubultos, ir pieminēta tikai vienu reizi, vienā teikumā, jo izmeklēšanas materiālos, apsūdzības rakstā un spriedumā ir tikai frāzes par padomju pilsoņu, turklāt uzsverot padomju aktīvistu arestiem. Un tāpēc var teikt, ka avotu trūkuma dēļ 1941. gada jūlija pirmajā pusē Jūrmalā un Slokā notikušais ir neskaidrs un zināmi ir vien daži notikušā fakti, un pēc tiem notikušo var rekonstruēt pēc analoģijām ar citur Latvijā notikušo. Jo šeit es uzsvēršu, ka holokausts bija vācu nacistu okupācijas varas realizēts noziegums, kas visur notika pēc vienas un tās pašas schēmas. Tātad fakti un rekonstrukcijas. Ar 1941. gada 8. jūlijā Vācu drošības policijas un drošības dienesta operatīvās grupas, jeb Einsatzgruppe A komandiera ģenerāļa Valtera Štālekera izdotām pilnvarām Latviešu pašaizsardzības spēku štābs Rīgā uz Jūrmalu nosūtīja bijušo Latvijas armijas pulkveža leitenantu Jēkabu Jurševski, kam bija jāpārņem kontrole par visām šeit esošajām latviešu bruņotajām vienībām, jeb jau minētajām nacionālo partizānu vienībām. To skaits un lokalizācija nav īsti zināma, bet zināms, ka, piemēram, par Slokas pašaizsardzības spēku komandieri tika apstiprināts minētais Slokas partizānu grupas vadītājs pulkveža leitenants Andrejs Liepiņš.
Tālākā militāra persona rīcība, bijušo pašaizsardzības vienību formēšana, un tad jau dažādā veidā, pārsvarā no bijušajiem aizsargiem un policistiem, izveidotās pašaizsardzības vienības, pildot vācu pavēles, tika iesaistītas pret ebreju akcijās. 1941. gada jūlijā vietējie, un var pieņemt, ka tie vietējie pašaizsardzībnieki, nodedzināja, ja pareizāk sakot, arī uzspridzināja Bulduru sinagogu Talsu ielā 20, jeb tagadējā Saldus ielā 8. Sinagogas liesmās bojā gāja vairāki ebreji. Liecinieki ir apgalvojuši, ka Bulduru sinagogā sadega 5 vai 6 cilvēki, taču kādi 3 vai 4 no tiem, un pat ir zināms, ka viena bija tā sinagogas uzrauga kurpnieka Mihelsona ģimene, pirms tam jau bija nošauti, un viņu līķi tika iemesti degošajā ēkā, kurā bija ieslodzīti vēl daži cilvēki, tā skaitā vietējais aptiekārs. Vienā no liecībām ir minēts, ka Buldaru sinagogu nodedzināja 21. jūlijā, bet vēl kādā liecībā ir teikts, ka tas notika pašā jūlijas sākumā, pat vēl pirms sinagogas nodedzināšanas Rīgā, tātad pirms 4. jūlija. Neviens no datējumiem, ko es tikko minēju, nav dokumentāli pamatots, bet man ticamāks tomēr šķiet 21. jūlijas, jo pirms 4. jūlija tikai vienā vietā, Jelgavā, 3. jūlijā tika nodedzināta sinagoga, un to izdarīja vācieši, rādot vietējiem rīcības piemēru. Nākamais zināmais fakts ir par to, ka 1941. gada jūlijā, mēneša sākumā vai pirmajā pusē, Slokā tika izveidota ebreju nometinājuma vieta, ko sauca par geto. Diemžēl nav skaidrs, kā un kādos apstākļos notika ebreju pārvietošana uz šo vietu. Nav skaidrs arī īsti, kur tā atradās un kādi tajā bija dzīves apstākļi. Zināms ir vien, ka šeit atradās apmēram 300 cilvēki, no kuriem darbspējīgajiem bija jāstrādā Slokas kūdras fabrikā. Ar atsauci uz kādu literatūras avotu, uz atmiņām, muzeja un dokumentācijas centra ebreja Latvijā pētnieks Meijeris Mellers ir rakstījis, ka ebrejiem vācu okupācijas sākumā ir bijis noteikts aizliegums dzīvot un uzturēties Jūrmalā, jo Jūrmala bija paredzēta Wehrmachta karavīriem kā rehabilitācijas centrs. Un tāpēc šīs pilsētas ebreji tika pārvietoti uz minēto nometinājumu vietu Slokā, kur atradās arī paši Slokas ebreji, vai arī uz Rīgu, jo savukārt bijušais pašaizsardzībnieks, par kuru es jau minēju, Jancis Kārlis Ķīselis, ir liecinājis, ka laikā, kamēr viņš no 1941. gada 5. vai 6. jūlija līdz 20. jūlijam veica pašaizsardzības dienestu, notika 40 ebreju arestēšana, ja es uzsveru 40 ebreju, ja, tad tas nozīmē, ka tie skaitļi samazinās tur, kur es sākumā teicu, tie 79, ja, tad 40 ebreju arestēšana dubultos un viņu konvojēšana, izmantojot dzelzceļu uz Rīgu. Turpat ir tālāk arī rakstīts, ka padomju aktīvistus, kas bija apcietināti, no dubultiem, jeb no Jūrmalas, konvojēja ar tvaikoni uz Rīgas kādu no cietumiem. Ne Jūrmalā, ne Slokā nav atrasti ebreju masu kapi, tāpēc var uzskatīt, ka gan Jūrmalas, tātad Dubultu, Bulduru, Ķemeru, gan arī Slokas ebreji, Slokas ebreji vēlāk rudenī, pēc kūdras sezonas darba beigām, tika pārvietoti uz Rīgas geto, kur tos noslepkavoja kopā ar pārējiem Rīgas ebrejiem 2 Rumbulas akcijās 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī. Un tālāk vēl daži vārdi par ebreju mantu laupīšanu Ķemeros. Pēc Jūrmalas ebreju arestēšanas un pārvietošanas uz nometinājumu vietām, kā visur Latvijā, notika viņu īpašumu un mantības izlaupīšana, par ko informācija var atrast Rīgas apriņķa policijas 5. iecirkņa krimināla uzrauga Ezeriņa 1942. gada 8. maijā veiktās Jūlijas Dobumas nopratināšanas protokolā, kur rakstīts ir sekojošais, citēju. 1941. gada jūlijas sākumā, kad sākās žīdu izsūtīšana, pie manis mājās ieradās brāļi Fricis un Jēkabs Bradzenieki. Manās mājās dzīvojošās 3 žīdu ģimenes jau bija aizbraukušas, iespējams devušās bēgļu gaitās, bet viņiem piederošās mantas atradās to dzīvokļos, bet atslēgas no dzīvokļiem glabājās pie manis. Bradzeniekiem uz rokas bija nacionālo krāsu lentas, un tie pieprasīja atdot žīdu dzīvokļu atslēgas. Es atslēgas atdevu, un bradzenieki atslēdza dzīvokļus un apskatīja tos.
Pēc dzīvokļa apskatīšanas es līdzi saukt netiku, un to izdarīja Bradzīnska vieni paši. Aizejot, Bradzīnska dzīvokļus aizzīmogoja, bet no ārstes Žīdietes Rabinovičas dzīvokļa līdzi paņēma 5 lielus ādas koferus, 2 dzeltenā, 3 brūnā krāsā, 1 karakula mēteli un 1 maisu ar 2 dūnu deķiem un 3 spilveniem. Citāta beigas. Un visbeidzot, vēl viens stāsts, kas kalpoja antisemitiskās propagandas uzkurināšanai presē ar nosaukumu Žīdu briesmu darbi Majoru mežā. Nacistu īstenotai antisemitiskajai propagandai derēja viss, kas bija pret ebrejiem, tā skaitā izdomāti stāsti un viltus ziņas. Un viens no tādiem ar atbilstošu virsrakstu tika publicēts laikrakstā Tukuma ziņas. Šķetinot notikušo, atklājās šīs propagandas meistardarbs, jo nekas no avīzē rakstītā patiesībā nenotika, bet kuram tad no laikabiedriem tolaik bija iespējams noskaidrot patiesību. Atlika vien uzticēties rakstītajam vārdam. Un vēsturiskais konteksts un stāsts par to ir šāds. Kad 1941. gada 29. jūlijā Tukumā iznāca laikraksts Tukuma ziņas, pirmais numurs, un tas notika tad, kad jau Tukuma ebreji jau apmēram kā 2 nedēļas bija nošauti, pilsētas ebreju kopiena bija iznīcināta, un laikrakstā to vajadzēja attaisnot. Valdošās antisemītiskās propagandas garā citur Latvijā labi noderēja vietējās ebreju kopienas atsevišķu pārstāvju saistība ar bijušo padomju okupācijas varu un tās pastrādātajiem noziegumiem, lai šo te kolektīvo vainu novēlt uz visiem ebrejiem. Tukumā nekā tāda nebija, kas atmaskot šos te briesmu darbus, un tāpēc vajadzēja izdomāt stāstu. Un vajadzēja stāstu par ebreju nogalinātajiem tukumniekiem, kas notikusi kaut kur citur, lai to nevarētu pārbaudīt. Un šāds stāsts par ebreju izvarotām un nogalinātām Tukuma jaunietēm ar virsrakstu Žīdu briesmu darbi Majoru mežā arī tika radīts un publicēts minētajā laikrakstā. Nu, lūk, un laikrakstā ir stāstīts, ka 5 Tukuma vidusskolas vecāko klašu skolnieces neilgi pirms vācu karaspēka iebrukuma sāk strādāt Majora atpūtas namā Jūrmalā, un kad vācu armija virzījās uz priekšu Latvijas teritorijā, tad lūk arī gāja, tātad arī Jūrmalā iegāja, tad šī atkāpjošās vienības, tad lūk bēgļiem pievienojās arī šīs padomju varas iestāžu amatpersonas un darbinieki, un tad lūk kādā naktī bruņot sarkangvardi, starp kuriem bijuši arī ebreji, ir iedadušies Majora atpūtas namā un pavēlējuši Tukuma meitenēm sekot viņām līdzi. Un kopš tā brīža, kā rakstīts laikrakstā, par viņu likteni nekas nav bijis zināms, līdz mežā pie Majoriem netālu no ceļa tika atrasta svaiga rakta zeme. Un laikrakstā tika apgalvots, ka atrokot bedri, atrasti visu tajā samesto nonāvēto 5 Tukuma meiteņu līķi. Nu, un lūk, un tā tas arī palika, un tā arī būtu palicis tukumnieku atmiņā, kā kara sākumā pastrādātais drausmīgais noziegums, ja vien visas pēc kara, visas 5 it kā Majora mežā bedrē samestās meitenes, nebūtu atradušās dzīves, sveikas un veselas. Ja un viņu turpmākās dzīves gaitas un darba gaitas vairāk kārt bija aprakstītas arī padomju presē, kā to var redzēt arī šajos te ātēlos. Un pašā nobeigumā vēl gribu pateikt arī par to, ka vēl viena iedzīvotāja kategorija, kas cieta šajā te nacistu genocīdā pret ebrejiem un ne tikai pret ebrejiem, tātad tie bija Romi jeb čigāni, nu par tiem un Jūrmalas gadījumā ir, un ne tikai Jūrmalas gadījumā, bet arī Latvijas gadījumā ir totāls dokumentu trūkums, un par Jūrmalu ir tikai teikts, ka lūk, netālu no bijušās aizsargu šautuves, 100 metru attālumā no Rīgas lokas ceļa, pēc kara tika atklāta viena masu kapu bedre, kurā ekskumēti bija 19 līķi, un kad šie līķi tika identificēti, šīs mirstīgās atliekas, tad tika konstatēts, ka tie ir Romu tautības iedzīvotāji, bet par šo noziegumu un tā apstākļiem ir šie te viss faktiski ir pilnībā nezināms, ir zināms tikai tas, ka šie cilvēki tika noslepkavoti ar īpašu brutalitāti, kam bija ielausti galvaskausi, sadragāti krūša kauli, un tam līdzīgi. Tā kā lūk, tāds ir mans stāsts par šiem traģiskajiem notikumiem arī Jūrmalā. Paldies par uzmanību.